Nu, tātad pirms semināra viss sasēž, nu, tāpat tās atrada kā jūs, un ir kaut kādi divi krēsli priekšā brīvi. Un tālāk sākas kaut kāda kustība. Viena sieviete pārsēž uz to brīvu, cita no turienes pārsēž uz turieni. No turienes atnāk uz priekšu viena. Nu, tā aiziet tur. Es vienkārši tā skatos, ka, ka viss, kaut kas tam līdzīgs tur sāk notikt. Un man piedāvāja kaut ko pastāstīt par to, kas notiek pasaulē. Nē, piedāvājums bija tāds, vai jūs kaut ko stāstīsiet, vai uzreiz strādāsim. Mums ir ko strādāt, ja? Mhm. Bet kas notiek pasaulē? Tad kādi procesi vispār notiek pasaulē? Varbūt jums tas nav interesanti. Jā. Tātad. Uzrakstīsim kā laikmetu mīja. Laikmetu mīja. Daļai mēs to esam runājuši tajos semināros, kur bija šajā braucienā. Daļai mēs to neesam tā pilnībā apsprieduši. Ko tas nozīmē? Nozīmē, ka bija kaut kāds laikmets. Jā, un līdz šim laikmetam bija kaut kāda enerģija. Enerģija, kura raksturīga šim laikmetam. Nu, kādu jūs gribat enerģiju tur redzēt? Nu, kādā krāsā uzzīmēt to enerģiju? Zaļu, piemēram. Nu, labi, zīmēsim zaļu. Nesakiet, ka tā nav zaļa. Lai būtu zaļāk, tad iekrāsosim viņu zaļā krāsā. Bet tā iepriekšējā laikmeta, nu, tā pazīmes, ja, viltus, meli, apmāns. Tad ir enerģijas kvalitāte. Ja jūs tagad padomājat par tādu mūsu pašu personīgo izaugsmi, kurš nekad nemeloja vecākiem? Es. Es meloju. Es nekad. Nekad nesaku nekad. Būs jāmelo. Man izdiedz, jā. Kāpēc jūs nevarat noticēt tam, ka es nekad nemeloju vecākiem? Bet viņi vajag. Nevar izdzīvot citādi. Saprotiet, ja? Tas nozīmē, ka tajā laikā vai tajā vecumā, vecums tas nozīmē briedums šobrīd, ir brieduma moments, kad mums ir jāmelo, citādi mēs radoši neattīstīsimies. Tātad meli notiek tikai tad, kad ir briedums. Briedumā meli nenotiek. Radošums ir meli. Tad tas meli ir radošums. Nē. Jā, ja mēs tagad domājam par bērnu, kuram vajag melot nevis tāpēc, ka viņš ir kaut kāds tur kretīns, bet viņš grib izdzīvot. Melus nevajag uztvert kā patiesības izkropļošanu. Saprotiet, tas ir kas cits. Bet meli ir kā izdzīvošanas princips. Un pieņemsim bērni, kur dzīvo bērnamos, viņi dara divas lietas ar absolūtu regulātāti. Viņi melo un viņi zog. Kāpēc patiesība nevar izdzīvot? Tā viņi neizdzīvos. Viņi neizdzīvos, ja viņi ar patiesību dzīvos. Neizdzīvos. Tāpēc, ka visi pārējie dzīvo melos un zādzībā. Tātad, ja mēs runājam, ka ir tāda enerģija kā
nu, kā teiksim, tomāti savā sulā. Jā, tātad sula tā. Kurā mēs tad tur visi maļamies? Tad viltus, mēli, apmāns nav patiesības, patiesības izkropļošana. Tā ir tā patiesība. Tas ir tāds dzīves veids. Ļoti labi mūteni par melu, meļu un šito pasauli. Meļu pasauli, tad tur bija liekuļu pasauli, pielīdēju pasauli. Un tad slavinātāji tur bija arī, jā. Un tur tas, kas tur tika iekšā, viņš saka, jūs taču man neapmanīsiet. Nē. Godvārds, neapmanīsim. Un apmāni. Jūs teicāt, ka mēs teicām, mēs neko neteicām. Nē. Godvārds. Un tur krievu valodā Česlov. Tas darbojas tā. Ziniet, kā krievu valodā runājušiem tas vispār ideāli. Taču man neapmāni Česlov. Un ja viņi redzēja to multeni, tad viņi saprot, ka, Un no šī viedokļa atkal klasikā ir ierakstīta tāda frāze. Mani piemānīt nav sarežģīti, es pats esmu gatavs būt piemānīts. Ja tas ir enerģijas kvalitāte, tas nozīmē, ka tāds ir scenārijs. Vienkārši viņš ir tāds un vairāk nekāds cits. Tālāk jūs atceraties, ja, ka mums bija pārējais moments un ka mēs iegājām ar jums jaunām, es speciāli uzzīmēšu, jaunā laikmetā, kuru sauc par kopjaunradi. Līdz ar to kādā krāsā krāsosim. Zelta. Ņemsim dzeltenu krāsu. Tālāk, tā kā tā ir kopjaunrada, redziet, es jums palūdzu krāsas to variantu. Un šeit kādu jūs vēlaties? Kādā krāsā jūs tur vēlaties? Tumšāku? Sāni. Kāds jūs vēlaties? Tumšāku? Gaišāku? Vai šādu? Kādu jūs šeit vēlaties? Vai violetāku? Kādu jums vairāk patīk, sakiet? Zaļi patīk viņus. Ko tad? Uz gaišā nākotnē. Uz gaišo. Es domāju, ka varbūt tomēr mēs izdarīsim šādi un uz šito tad mēs padarīsim mazāk spilgtu. Vēl mazāk spilgtu. Tā aptuveni mums sanāca tāds spilgtums. Ja, tad pārēj un ar katru soli spilgtāk. Tad mēs vēl šajā pārējais punktā, tad šeit ir pārējais punkts. Šajā pārējais punktā mēs nolemjam, kā dzīvot. Ja mēs nolemjam iet pa ceļu, tad, protams, ka mūsu tā kopja jaunrade, viņi mūs kārtos. Un visur, kur mums ir tā saucamā atkārtošana vai mums ir schēmas, kopjaunrade saprot, ka tā ir tā savdabīga slimība, ja, ko mēs esam iznesuši no iepriekšējā soļa. Bet tālāk mēs tik un tā sāksim arvien vairāk piedalīties kopjaunradē. Ja mēs runājam par mūsu miedarbību, tā ir kopjaunrade. Jebkuru miedarbību, kur mēs ar jums ņemam, vienmēr tā ir tāda. Tas nav speciāli, ja tagad mums ir kopjaunrades telpa, katrs ienākošais tagad tikai piedalās kopjaunradē, bet kaut vai tādā veidā, ka mēs skatāmies uz kaut kādu kopsavilkumu.
Jo tieši, kad mēs skatāmies uz kopsavilkumu, tad mēs radam kopā. Un katram ir savs iekšējais stāvoklis, vienalga kāds stāvoklis. Svarīgi, ka tas stāvoklis ir atšķirīgs no tā, kas ir bijis iepriekš. Bet šī enerģija beigusies, šī enerģija tikai sākas, un kamēr šeit viņa vēl ir vāja, tad loģiski, ka tie, kas šī enerģija jau nav, šī enerģija beigusies, viss. Bet kas ir iestrādāts? Paradumi ir iestrādāts, jā, melot. Un es vēl būdams skolā, kādā tur 8. klasē, kad es tā apzināti to varēju saprast, tad es vienkārši klases biedriem teicu patiesību. Nu, tā kā tas ir. Un tagad, kad es teicu patiesību, neviens man neticēja. Teicu, tu melo. Pierādīt es nevarēju. Tad, kad es teicu melus, visi man ticēja. Nu, var teikt, daļēji patiesība, jā, bet, nu, teiksim, meloju, tad tic. Saka patiesību, netic. Nu, tā es izsacināju. Ja tu kaut ko gribi apslēpt, tad dari to atklāt. Jo neviens neredzēs. Tikko, ja tu gribi kaut ko apslēpt, tā viss to redzēs. Nu, kā gluži tāpat, kā mēs, kad redzam, ka sīkie kaut ko mēģina tur apslēpt, viņi uzreiz mainās uzvedību. Tas, par ko mēs runājam. Pieņemsim. Jānis 19. Gribu naudu, bet dzert. Nu, kaut kā nav loģiski. Jo, ja viņš tā, pieņemsim, viņš pats tā uzrakstīt, gribu pelnīt labu naudu, un tai pašā laikā dzert, viņš pats uzdod sev jautājumu, vai tas ir iespējams. Vai tiešām savstarpēji tas ir saistīts? Saprotiet, ja? Bet tad, kad ir tā kā, nu, gribētos tās finanses, nu, tā kā patīk iedzert, un tad vēl ar māti, ar tēvu, un tad vēl slinkums. Kaut kā nav konkrēti. Ir skaidri un gaiši pateikts, ko grib. Nu, tā kā nav. Varbūt Jānis 19. nerakstīja pats to, ja ko, un atsūtīja. Tālāk, Zīta, tad pieņemsim tad psoriāzes, plecu un pirkslocītavas. Jautājums, ko grib? Protams, ka šeit ir kaut kāda skaitas. Jautājums, ko vēlas? Tā ir kopjaunrada. Ja? Ko mēs vēlamies kopjaunrada? Jautājums, ko mēs tur darīsim? Tas nenozīmē, ka, kad es pie manis atnāk, es saku tā, sūdzības, vēlmes un ieteikumi. Vienalga. Man saka, nav nekādas sūdzības. Nu, tad man ir ieteikums. Labāk sākiet. Jo citādi izliks šīs sūdzības nemanā. Mūsu darbiņš, redziet, es arī sāku lepot. Lasu. Diena 58. Ilgstoši no marta netiek galā ar klēru. Es jau 2 reizes noklepojos, ja? Tagad es vēl turu 3. reizi. Ja, ārsts neko konkrēti neatrod. Ko grib? Neatrast. Vai no kā klepo, ja? Kādu pektusīnu dzert? Nē, tur grib biznesa. Jā, es saprotu, es, protams, ka saprotu, neesmu, jo pavisam, tik iestūķies sev tajās, bet vecais, viņam nav vairs enerģijas. Tātad vecie ieradumi, viņi nedabūna enerģiju. Tad viņam nav uz kā pamatoties. Vienalga, kas vecais. Vecās ģimenes attiecības, vecās forma ģimenes attiecības, drauga attiecības, tur klases biedra attiecības, nu, jebkuras darba attiecības. Tieši tās vecās formas, kuras pamatojas uz tās enerģijas. Tas tikko, var teikt, tikko notiek, jā, tur 16. vai kurš tur gads tagad tā īsti neatceros. Vai 12. gadā bija, tātad 2009. Forši.
Sanāk, tagad ir tieši 15 gadi, ka mēs to svinam. Un pirmie eļmeistari bija tieši jūnijā vai jūlijā laikam. 2009. gadā tas bija tas pārējais moments, bija jāpāriet. Nu, tad mēs arī pārgājām. Tas nozīmē, kopā ar jums visiem pārgājām. Un vecajam nav enerģijas, un vecais ko grib? Vecais grib dzīvot. Nu, un kā tad piesaistīt sev uzmanību? Vaigs asins. Vaigs asins. Tātad, ko vajag? Taisīt trācis, kas Jā, slimības. jā, pilnīgi pareizi. Tracis, domzīme. Man patīk, kāda tur vēl tagad būs agresijas, emocionālā agresija, un kāda vēl būs? Būs vēl domās izveidota agresija, iedomāta agresija. Pagaidām vēl tik apgreidota nav. Vēl tas nozīmē, ka līdz 37. gadam vēl neesam nonākuši. Gan pēc būtības klusēšana un ignorēšana tā arī ir smaga agresija. Jā, ja mēs ņemam no PSRS vēstures, ja, nu, tie 30. gadi, kas bija, tur sūtīja tajā trimdā tikai tāpēc, ka tu varēji padomāt, ne tā. Tu vēl neesi padomāt, bet tu varēji tā padomāt. Tāpēc, ka to ko dari? Klusē. Nesaki, ko tu domā. Tātad tu kaut ko nelabu tu perini. Jā, loģiski. Līdz ar to, redziet, Latvijas mērogā trimdi ir, nu nezinu, uz kuriem varētu aizsūtīt. Arī labi, ja pacienti brauc, tur ļoti labi. Uz kartupeļu stūtīt. Latvijas mērogā tas neskan. Jā. Atstāt Rīgā. Vasarā uz akmeņiem. Jā, tātad tracis, un tur ir dažāda veida agresija. Ja tā netiek klāt, tad vēl instruments. Slimības. Covid. Pagaid, uz Covid atnāksim. Šobrīd tās ir slimības, kuras mākslīgi izraisītas. Covid šajā gadījumā tā ir cita lieta. Tādas slimības, kādas? Psihogēnās. Tas viss, kas saistīts ar cilvēku psihisko darbību, kā viņš sevi saslimdina. Klepus, kas nepāriet, ārsts neko nevar atrast. Tad kopš marta var staigāt pie ārstiem. Nu, kā piemērs. Visi ļoti elementāri. Ja mēs tagad padomājam par sīkajiem, sīkie negrib iet uz skolu. Nevis kā sīkais, negrib iet uz skolu. Ja ir silts radiators, nevis tik augsts, kā mēdz būt. Tu redzi, tu esi... Jā, bet ja tā ir lampiņa ar elektrības to... kā to... LED lampiņa, jā, viņi neuzsilst. Tu tas teikā nav uzvārīt ūdeni. Tā var uzvārīt. Tā visu. Jā, tur varētu uzvārīt. Tas ūdens ir vēl ir neatslāks. Nav, jā, tur arī mēdz būt karstāks. Bet neatceros, kur bija šobrīd, bet ūdens temperatūra krānā bija tur kādi 45 grādi tikai. Karstākais, lai neapdedzinātu. Tur pietiek, lai termometru uzsilpītu. Tad mums jā, termometrs parāda. Tātad redziet, slimības, psihogēnā. Ko vēl? Nu tā, lai
kas ir raksturīgs mūsu laikmetam? Steiga, stress, trauksme. Informācija. Informācijas izkropļošana. Un masmēdī, jā, viņi kā. Vai mēdī vienkārši. Labi. Mēdī. Mil. Kā viņi? Mil. Mil. Masu informācijas līdzekļi. Jā. Mil. Ļāviņas. Es ļoti atvainojos. Par tādu. Nu, redziet, mil. Jā. Un tālāk jūs arī saprotat, kur tad to visu ierakst. Tas ir acīm redzam ietekmi, lai tagad to visu varētu mums iestūķēt. Tikko mēs to iestūķējam, tā daļa no enerģijas jau saņēmuši. Tātad, kā no viss šitā tikt vaļā, ja šeit ir radinieki? Vēl maziņi radinieciņi. Tu šeit esi. Viņš bīrniņš, viņu žēl, taču pareizi. Viņš maziņš, nevarīgs. Kas to visu saka? Šī ir pati enerģija. Tad, kad cilvēks sāk skatīties uz atpakaļ. Tāpēc arī kopjamrada ir tāds jēdziens kā ceļš. Vienkārši jāizvēlas ceļš. Nu, tad kā izskatās šis ceļš, ja mēs tagad šito ceļu šādā veidā aprakstam? Nu, tas būs vienkārši virziens, jā. Tad ko es esmu uzzīmējis? Jā, tas ir spogulis. Kurš noraida, pareizāk sakot, liekuļiem parāda viņu liekulību, tad pārraida viņiem viņēju, neko nedarot. Un to, kas ir šajā plūsmā, tad to, kas ir šajā plūsmā, citā krāsā, kādā veidā attēlojot. Nu, it kā saprotams, jā, pa ko šobrīd mēs runājam. Pastiprinot. Jā, vienkārši pastiprinot to, kas nāk. Kāpēc es uzzīmēju tieši aplīti? Tikai tāpēc, ka katrs no mums ir šī vektora atbalsts. Un mums ir ar katru no mums, tā savstarpēji, vienmēr ir tā saucamā sānu saskāra. Mūsu lauki visu laiku saskarās. Nav tik būtiski, cik liels attālums starp mums fiziski, ja mēs esam vienlīdzīgi tādā ziņā, ka mēs ejam vienā un tā pašā virzienā. Iekšējā nostāja ir uz to pašu. Tad, lai cik tālu mēs viens no otra esam, mums tik un tā ir tā kopīgā darba pastiprināšana. Doma ir saprotama. Ja? Tātad mēs varam kārtot telpu šeit, un šī telpa kārtojas itin visu. Svarīgi ir tas, ka šis
loks uzrāda uz to, ka robežas, ar kurām notiek saskarsme, tieši tā robeža, saskarsmes robeža, vienmēr tiek atbalstīts, lai arī tam, kas te blakus ir, arī šī saskarsmes robeža ir apaļa. Tad no mums kas ir atkarīgs? Var teikt, turēt savu stāvokli. Tas no tāda enerģētiskā viedokļa, no smalka enerģētiskā viedokļa. Nu, materiālās enerģijas viedokļa, kas mums ir jādara. Un patiesībā tas, ko mēs darām katru dienu, pilnveidojam savu meistarību vai sasniedzam savas meistarības pilnību, pilnveidojam viņu un tā tālāk. Divas parādības, kuras šajā visā pasākumā mainās. Viena parādība. Jo augstāk mēs te paceļamies, jo augstāk mēs te paceļamies, jo gaisīgāk ir mūsu robeža. Tad mūsu aizsargs slānis, tā teiksim, viņš ir arvien vājāks. Tas nozīmē, ka tajos apstākļos, kuros mēs mierīgi varējām dzīvot, darboties, tikai tāpēc, ka mums bija spēcīgs aizsargs slānis, pēkšņi viņš kļūst arvien vājāks no mūsu psiholoģiskā viedokļa. Tā kā varētu teikt tā, vieglāk caursitams. No otras puses viņš paliek daudz spēcīgāks, tikai tāpēc, ka mēs viņu neveidojam. Ir saprotama doma. Nu, līdz ar to, kā izdarīt tā, lai to, kas šodien notiek, tad, nu, kā tā, teiksim tā, subjektīvā īstenība. Kā lai tas, kas notiek, nedabūna no mums spēku. Vajadzētu to skatīties. Nu, nesanāks. Saprotiet, tātad, jo smalkāk, jo vairāk mēs jūtam, kas notiek pasaulē. Un tālāk tiešām pārvaldīt informāciju, jo informācijas izkropļošana ir tas, kas visspēcīgāk arī iedarbojas uz mums. Kā jūs varat zināt, ka ir informācijas izkropļošana? Tendēts pēc jau. Tāda tikai. Jā. Tas, kad mēs skatāmies kaut ko vai lasam kaut ko, tas ir pats par sevi saprotams, tur loģika ieslēdz un tā tālāk. Ja? Nu, kā mēs sakam, monēta vienmēr ir divas puses. Un vēl ir maliņa monēta. Tas nozīmē, ja mums stāsta tikai pa vienu pusi, tad nestāsta pa otru pusi un vēl mazāk stāsta par maliņu. Tas nozīmē, ka mēs to monētu neredzēsim. Nu, pieņemsim to pašu 1 eiro. No vienas puses ir viens, no otras puses ir daudz dažādas, a uz maliņas vēl daudz dažādas. Ja jūs pētat monētu. Bet tagad jūs nelasat tur ziņas, pieņemsim, jums kaut kur jābrauc, jāiet, kādi pie jums cilvēki nāks ciemos. Jā, mēs jūtam smagāki vēl, mūsu sajūtas paliks. Jā, pilnīgi pareizi. Tātad mēs jūtam nevis informācijas pašas izkropļojumu, bet šīs informācijas izkropļojumu spēku. Tātad mūsu gadījumā tas var būt tā, ka mēs ar jums šobrīd sēžam pilnīgi mierīgi, piedalāmies nodarbībā. Mēs par kaut ko runājam. Un tikko mēs tagad pacelsim roku strādājot ar kādu,
tūlīt pat mainīsies mūsu stāvoklis. No vienas puses mums jāprot to stāvokli uztvert, no otras puses no viņa jāatdalās. Tas nav mans, piemēram, tāds paņēmiens. Bet 1 reizi, 2 reizes, 3 reizes viņš nostrādās tādā veidā, a 4. reizē nenostrādās. Kāpēc? Pierasts jau. Nē, mūsu līmenis mainās. Tad ir līmenis, kurā mums jāpasaka, nav mans. Ir līmenis, kurā mums tas jau jāsakārto. Un ir 3. līmenis, kad mums jānosaka. Ir saprotama tā doma. Jo augstāks mūsu līmenis, jo vairāk mums ir jānosaka. Jānosaka tam, kas būs. Redziet, jo tur nav riņķīts tālāk. Tur mēs esam vienkārši šis radošais spēks kā enerģija. Tātad, ja kāds grib aiziet postā, Tam nevajag viņam traucēt. ne tikai vajag viņam piepalīdzēt. Izklausās jocīgi, ja? Nu, ar bērniem tas viegli. Viņi grib spēlēt sērkociņus. Iedod viņam iededziņu un saka, tūrī. Protams, ka vienā brīdī viņam paliks karsts birksts. Bet mums bija jāredz, ka bērns grib tos sērkociņus dedzināt. Saprotiet? Bet jāredz nevis ar acīm tas ir tas raupjais stāvoklis. Bet jau ar iekšējo stāvokli, jā. Jau iekšējais stāvoklis, tas ir jautājums. Var teikt, no kā šis stāvoklis nāk? Tātad, ja bērns grib blēņas veidot, kā jau, padedzināt sērkociņus, pamest viņu logā. Ja labs augsts stāvs. Ziniet, ka pēc augsts stāvs labāk nekā zems. Jā, liek. Var aiztasināt lidmašīnu. Var lidmašīnīt palaist. Nē, tāpēc, ka no augstāka stāva grūtāk izreikināt, no kura loga izlidoja. Bet kāda man praktiskā pieredze? Aiet no pirmā stāva, tu uzreiz redz visu. Vai no otrā, jā. Vismaz ar trešo. Kad ir? Vismaz ar trešo. Jā, vismaz ar trešo jāsaka. Tātad, realitāte, kas notiek, vai realitāte, kuru mēs uztveram, un īstenība, kas mūs mēģina izsist, tad mēs viņu varam just pēc tā stāvokļa, kurā mēs atrodamies. Un kas mums sākotnēji jāapgūst? Var teikt, miera stāvoklis. Labi, es saprastu, no kā šis stāvoklis nāk un tālāk. Vienalga no kā? Kas ir jāizdara? Sevi jānomierina. Vienalga kādiem līdzekļiem. Var teikt vienalga kādiem līdzekļiem. Tikai ne tā, kā tur patīk iedzert. Ar vecākiem. Vai ar bērniem. Jā. Sacerās un miers mājās. Vakars brīvs. Visi guļ. Jā, ziniet, jo smalkāk mēs tur strādājam, jo smalkākas lietas parādās pasaulē. Nesen runāju ar vienu meiteni, 28 gadi, 4 bērni.
dzemdi jau izgriezta. Pirmais bērns piedzima 14 gados. Mācās par psihologu. Laiks bija. Ne, vienkārši bija 7 klases pabeigts. 8 nepabeidz, jo bērni bija jādzimda. Kā var mācīties, ja nav vidusskolas? Tālāk pats interesantākais. Ja ar viņu runā, vienkārši runā, tad tālāk tu tiec citā tādā sarunu telpā, kur ir vienkārši nenormatīvā leksika. Kura tajā telpā ir normatīva? Nu, tāds normāls psihologs. Kurš viss saliek savos locekļos un ne tikai locekļu vietās? Cietumie. Bet ir jau cilvēki, kas vispār tevi nedzird, ja tu neliec šos iestarpinājumus. Tāpēc katram jāatrod savu pieeju. Jā, un tas būs speciālists, kurš ar šādu pieeju strādā. Jā, bet tas no tāda viedokļa, ka arī tas ir interesanti. Saprotiet? Izrādās, ka arī tā var miedarboties. Ne no tāda viedokļa, es neesmu dzirdējis labvārds. Tātad, jautājums kopsumā, kas notiek, jūs redzat kopsumā. Bet mēs runājām tātad to, ko jūs redzat ārēji, jā, dažādi veidi konflikti un tā tālāk, kas sadala pasauli kaut kādos tur pretpolos vai vēl kaut ko, 3 poli un tā tālāk. Ir daudz dažādas versijas, kas gaida mūsu nākotnē. Nu, no tāda viedokļa, kas ar ko tur sakausies, kas ar ko vēl sadalīsies un tā tālāk. Kā jūs varat tikt pāri visam šitam, kaut gan viss šis mums iekšā ir? Apzinoties to, ka tas ir. Pirmais ir apzinoties. Labi, pieņemsim, ka mēs tagad apzinājāmies. Viņš neliksies mierā, tāpatās. Viņš tā nebūs paēdis. Viņš vārās ne savā sulā, viņš vārās mūsos. Izspēlēt situācijas. Ko tad? Izspēlēt situācijas. Jā, bet kā mums rīkoties tā, lai mēs varētu tomēr apzināti, nu tiešām vārdu apzināti, neiekļauties tajās spēlēs? Teikt, tā ir viss. Nē. Avots. Un tā darbība. Jānosaka avots un tā darbība. Kādi... No kurienes viņš nav? Ne, vienkārši avots un tā darbība. No kurienes to arī tad uzreiz zinās, jā? Tātad kādi mums ir tādi, var teikt, tradicionālie avoti? Nu, visbiežāk sastopam bailes. Aprunāšana. Un kaislis. Ja bailes un kaislis mēs vēl varam tā nodefinēt, tad aprunāšana viņa tāda smalkāks avots. Aprunāšana, tas ir, tas tā kā, tā skaisto apiet apkārt. Tātad tie ir 3 avoti. No kurienes viņi nāk? Bailes, kaislis. Labi, kaislis no kurienes? No vēlmiem. Vēlmes, kad viņas paliek ar vienu spēcīgāks. Tad jau mēs vēlamies tik spēcīgi, mums šķiet, ka bez tā mēs nevarēsim dzīvot. Lai to kaisli dabūtu, kaislai vajag iedot savu dzīvību. Mazliet. Nelielu daļu. Un tad, kad jūs saprotat, ka dodot dzīvi nelielu daļiņu, kaisla ar katru dienu sāks augt griezdamās, tikai tāpēc, ka dzīvības enerģija
ir ļoti spēcīga. Tātad kā vajag vēlēties, lai neieiet kaislēs? Kā iespējamība? Caur loģiku izsacinot, kā var tikt pie vēlamā rezultāta. Iespējamība tas nozīmē, ka, ja mēs paskatāmies, kas ir jāizdara, vai kā, piemēram, viena sieviete man palūdz pastrādāt ar kredītu izmaksu, un pašā lūgumā viņi uzrakstīja, lai atnāk vairāk darbs. Lūdzu, palīdziet man ar kredītu izmaksu, lai atnāk vairāk darbs. Šak lieliski. Tieši tā kā vajag. Tad var strādāt pa pilno spēku. Saprotiet, ja? Ja viņi nepateiktu otro daļu, tad, protams, ka es strādātu, lai atnāk darbs. Bet viņai tas varbūt būtu negaidīts. Pēc tam kādreiz saprast. Kā tikt no bailēm? Stāties pretī bailēm. Kā tas ir? Jā. Kristīna saka, kā tas ir? Tev ir vēl no augsta, tad uzkāp debesis krāpī. Saka, uz Dubajiem negrib lidot. Tur karsts. Kā viņi saka, vidīvo sistēmu. Ko tur braukt uz Dubajiem? Tas dārgāk. Labāk vidīvo sistēmu te patās. Tas Siguldu reiz no vagoniņa. Tas ir adrenalīns, pareizi. Tas nepalīdz. Var likt bezfiksēt, ja vārdā. Cits filmē. Labi, kā tikt vaļā no bailēm? Ir tāda veida terapija. Iziet cauri bailēm. Piemēram, jā. Es teikšu tādu, tik ātri tāpat tās nepalīdz. Ar vienu reizi nepalīdz. Pēc padomjas skolas zumbās tas nepalīdz. Redzīt, ka mums ir ko baidīt. Bērnības trauma, jā. Jā, redz, cik viņi ir tomēr labi ierakstīti. Tātad tajā laikā enerģija tik labi ierakstīja, pieņemsim tā paša bailes no zobārstiem, tik labi, lai tās bailes varētu ielīst kaut vai caur zobārstiem. Tādā mazā. Arī bez sadoma mazo, vienkārši caur tādu caurumiņu. Labi, vēlreiz. Atcerieties, ja es kādreiz rādīju tādu psihologu sarunu ar pacientu. Viņi saka, man psiholoģiskais konsultācija turpinās tikai 5 minūtes. Maksā $5. Dar. Kāds jautājums? Baidos, ka man kāds apraks dzīvu zārkā. Jautājums. Vai jūs kādreiz kāds mēģināja aprakt? Nē. Nu tad pārstājiet to domāt. Kā? Tā vienkārši pārstājiet. Un viss. Viss mūsu konsultācija beigusies. Man tikai $20. Es teicu, ka man nav naudu, ko izdot. Redziet, 2 minūtes pagāja, konsultācija beidzās. Man vēl 3 minūtes. Drīkst es vēl kaut ko pajautāšu. Lūdzu. Man grūtības, man bailes attiecībās ar vīriešiem. Pārstājiet. Ko tad pārstājiet? Pārstājiet baidīties.
Jūs gribat attiecības ar vīriešiem? Gribu. Nu tad ejiet. Nu, tā tālāk. Beigās viņai nepatīk. Viņa saka, jūs pārstājiet. Saka, ko mēs pārāk ātri risinām? Jautājums, jā, pārāk ātri, labi. Tad pierakstiet frāzi. Tad, nu tā galēji. Nu, tad viņi sēž cītīgi sāk pierakstīt. Ja jūs nepārstāsiet baidīties, tad es jūs aprakšu dzīvi zakā. Tad šāda veida terapija kā strādā, kā ne. Nu, ir vēl dažādi veidi terapijas. Labi, lai saprastu, kā tikt no bailēm vaļā, jāsaprot, kāds ir baiļu avots, no kurienes viņas rodas. Un avoti ir divi. Viens avots, nu, ko ne visi klātesošie zina. Un otrs neatceros. Kā tad? Ford? Jā, bija tāds. Ford. Tā kā divi avoti ir. Pirmais avots ir dievbijība, tātad nevajag izpatikt Dievam. Otrs, kad mēs jūtam bailes ne no kā, mums nevajag šīm bailēm dot kaut kādu nosaukumu. Jo tas ir varenums, kas stāv mūsu priekšā. Varenums kā dievišķs spēks, kurš kārto apstākļus, kas būs labāk nekā mēs varam iedomāties. Var teikt, iztīra ceļu no dzīvniekiem, no slapsām, lai mēs tur varam mierīgi izdarīt. Ja mēs sāksim definēt, viss būs garām. Otrs veids bailes. Var teikt, ka neesam uzkrājuši gudrību. Ja neesam uzkrājuši gudrību, tad kas mums ir pretējā kustība? Ja nav gudrība, tad ir nevis muļķība, bet iedomas. Mēs iedomājamies, kā būs, skatoties uz pagātni, tātad ieskatoties ēnā, kā pagātni, un mēģinot no tās ēnas izveidot tēlu, kurš priekšā tad mums arī stāvēs. Un viņš arī stāvēs. Jo šo baiļu avotu mēs esam izveidojuši paši. Tādas tradicionālas bailes. Sieviete baidās, ka vīrs viņu vai vīrietis viņu piekrāps. Sieva baidās, ka vīrs viņu piekrāps. Vīrs baidās, ka sieva viņu piekrāps. Tā tālāk. Ja tāds māte baidās par bērniem. Varbūt ne par bērniem, bet par viņu nākotni. Pareizāk sakot, ne par bērniem un ne par viņu nākotni, bet par savu godu, citu acu skatienu. Tā divkosība. Tātad redziet, ka baiļu pamatā ir kas mūsu pagātne, kurā nav uzstrādāta gudrība. Ja man bail no sāpēm, kuras man dara zobārsts? Vai darīja kādreiz zobārsts? Es varu saprast, ka man bailes, ka man darīs sāpīgi. Jā, es varu iet pie zobārsta un teikt, tikai nedariet man sāpīgi. Zobārsts pat negribēs darīt sāpīgi, izdarīs sāpīgi. Tāpēc, ka mēs esam izveidojuši šo avotu, lai tad mums izdara pāri.
Tātad, kas no visas šīs teiktā notiek šodien? Katrs cilvēks veido šodien to nākotni, kur pie viņa atnāk. Mēs strādājot, kaut vai vingrojot cēloņu seku metodē, saprotiet, strādājot vai vingrojot, mēs izveidojam sev attiecīgu nākotni. Par fizisko ķermeni, cik mēs esam runājuši, tāpat tas ir jāpiet. Jāpieskat. Tātad baiļu avots, viens nāk no Dieva, otrs mēs veidojam paši. Kā atšķirt tagad avotus? Redziet, baiļu, kaisles un savu aprunāšanas. Kā atšķirt avotus, kas nāk no Dieva un kas nav no Dieva? Iespējams, ka cilvēks jūt, ko tas ir kaut ko. Nu, protams, ka mēs jūtam. Tik un tā mūsu ķermenis ir, mūsu psiha uz to reaģē. Vienam būs, otram nebūs labs izskaidrojums. Es šajā gadījumā nesevišķi piekritīšu, jo gan tam būs loģisks izskaidrojums. Jo dievišķam arī būs loģisks izskaidrojums. Kādā ziņā? Kad intuitīvi tu kaut ko saprati, tas nozīmē, ka tā bija saskarsme ar dievišķu, tieši intuitīvi. Un līdz ar to, pēc tam, kad tas jau ir iziets, tu vari pastāstīt to secību domāšanā, kuru tajā brīdī tu nevarēji. Tas ir pēc tam, bet Jā. tajā sākuma momentā. Jā, tāpēc loģiski tu saki, tā ir intuitīvā izzināšana vai intuitīvais stāvoklis, kurš manā dzīvē jau vairāk reiz ir pārbaudīts. Un to jau sauc par gudrību. Tātad gudrības pamatā ir intuīcija. Un kāpēc parasti saka, ka sievietēm ir raksturīga intuīcija? Tāpēc, ka viņas jau kopš savu sākumu ir gudras vai viedas. Ja? Tikai ar vienu tādu piezīmi, ka viedas līdz tam brīdim, kad viņas ir piedzimušas. Pēc tam šis viedums ir jāatjauno, tātad jāattīst. Tāpēc intuīcija tiešām ir ļoti spēcīga sievietēm un ļoti spēcīga arī vīriešiem. Vienīgi sievietēm kā dieva gādība, vīriešiem kā savu ceļu meklējums. Tā ir mazliet atšķirīga loma. Tāpēc loģiski mēs varam izskaidrot, varam. Bet, ja mēs tagad runājam kolektīvā, kur mēs nepieminam tādu jēdzienu kā Dievs, tad var pateikt, no iepriekšējām zināšanām es izsacināju, ka tā varētu būt labāk. Kā priekšnojauta. Tagad varu speciāli priekšnojaut. Speciāli nevar. Kā atnāk pie man, atved pie manis puisīti, sēž nobijies. Viņam pastāstīja, ka es lasu domas. Viņš tagad sēž un saka, man teica, ka jums domas lasat visu. Varat izlasīt, kādas man domas? Es saku, nekādas. Un tāpēc, ka domas viņam tiešām nav. Iedomas, varbūt. Tas taču vienkārši. Tur nevajag neko lasīt. Tur tāpat tās redzēt. Tas ir krievu valodā tāds ar intelektu neapgrūtināta seja. Vai nenoslogota seja. Bērns, viņš ir bērns. Viņš ir atklāts, ja tā ņem. Tātad, kā jūs sapratīsiet dievišķo avotu vai šos 3 avotus?
Redz, pielieto intuīciju. Vienkārši sapratīšu. Nē, nedara. Visiem pārējiem. Pielieciet intuīciju, vienkārši sapratīšu. Jā, viss tagad paņems tavu telefonu numuru, zvanīs. Vari vienkārši paies pusstundu, un tu kā Brūs visvarenais visiem uzrakstīs jā. Saprat. Ir, jā. Labi. Ja mēs kaut ko neprotam darīt, nu tā, tad atnāk kaut kāds darbiņš, kurš mums iemāc to darīt. Var saukt to par dievišķo avotu. Nu, kā piemērs, jā, tas nozīmē, ka mūs savieno ar to, ko mēs daram, bet vēl neprotam tā labi darīt. Te intuīcija dara, un, protams, ka dara. Bet tas ir pats par sevi saprotams. Tas, kas veido mūsu vienotību ar sevi, ar savām domām, ar pasauli, tas ir tas dievišķais spēks. Ko dara pārējie? Veido sadalīšanu. Un tagad ir tas ļoti spilgtais laiks, kad notiek šī dalīšana. Neviens mūs nedala. Mēs paši dalāmies. Un tāpēc jums ir vairāki instrumenti, pateicoties kuriem jūs varat to nedarīt, nedalīties sevi. Nu, un viens ir kaut vai paskatīties savu ceļu. Jebkurā pakāpē. Savu ēterisko ķermeni. Jebkurā pakāpē. Savu spēka astotnieku. Jo spēka astotnieks ir tas, kas uzrāda uz jūsu vienotību starp to, ko jūs domājat iekšā un darat ārā. Ir saprotams, jā? Un runājot ar citiem cilvēkiem, tagad pieņemam tādu momentu, ka katrs no mums ir sasniedzis šo vienotības stāvokli. Mēs tiešām esam to sasnieguši. Nav tik būtiski, kad tas notiek, nu tā, praktiski mēs esam sasnieguši. Tagad pie mums nāk mūsu rats, paziņa, varbūt draugs, varbūt kāds tūs cilvēks. Un pieņemsim, mums kaut ko pārmet. Mēs to pārmetumu kā varam sajust? Nu, ka tas ir pārmetums mums. Vai pārmetums vērst uz mūsu pusi? Bet tā, kā viņš saka, ko viņš saka. Ne. Ja tas Mums ir iekšējā pieredze. Ja mēs nekad nebūtu saindījušies ar pārmetumiem, mēs nezinātu, kas ir pārmetums. Ir saprotams? Vai ne ļoti? Bērnus ar pārmetumiem drīzāk saindē vecāki. Kāda starpība? Viena. Jā. Tātad mēs esam ar to visu iepotēti, mums ir potes uztaisīt, un paldies vecākiem, ka viņi sapotēja. Teiks, kāpēc, ja? Labi, es pajautāšu citādāk. Mēs šodien varam uztaisīt tādu mikroklimatu dzīvoklī vai mājā, ka būs ozonēts gaiss, ka būs labs mitrums, būs jebkurā vietā laba atmosfēra. Jā, un tad iziet uz ielas. Un kas notiek? Bērns nomirst pēc pirmās pastaigas. Tāpēc vecāku, tāds vecāku, jā, pienākums ir saindēt vai sapotēt bērnam tās
potes, lai viņi noturīgāk. Mikrodevās. Mikrodevās, jā. Nu, 24/7, taču paši vecāki neizturēs tādu slodzi. A mikrodevās var. Tātad pienāk pie mums cilvēks, kurš mums saka kaut kādu pārmetumu. Elīna, kā tu drīksti pacelt balsi uz bērniem? Nu, piemēram, ja? Un kādu laiku atpakaļ tu sev pārmet, ka tu to darīji. Tagad mēs esam visi iekšēji vienoti, ārēji arī. Pēkšņi pienāk cilvēks, kurš saka, ka uz bērniem nedrīkst kliegt. Tad ir manis ietieši nepārmetumi. Jā, tie ir tavs. Jā, pilnīgi pareizi. Pirmā gadījumā tevis tātad mūsu veiktie pārmetumi atnāk caur citu cilvēku, lai mēs viņus sakārtojam. Un kā mēs viņu, piemēram, sakārtojam? Nu, dodam tam pats. Ļauj praktikam. Pats tāds stulbs. Kas tu man mācīji? Jā. Te nav pareizo recepšu, kā rīkoties. Jo tas vienmēr notiek tad, kad neviens to negaida. Bet es saku, viens ir jāsaprot, ka tas tagad pirmais variants, ka tas var būt manis veiktais pārmetums sev, kurš kādreiz aizgāja pastaigāties un tagad atnācis atpakaļ. Pieņemsim, ka mēs šo soli esam izgājuši. Es saku, tas notiek tagad. Un vēl kādu laiku notiks. Un tas ir tagad jādara. Atnāk nākošais ar to pašu, bet vēl spēcīgāku pārmetumu. Kurš, protams, arī ir mums zināms. Bet citādi mēs nevarētu. Jā, paldies, jums vēl ir kas sakāms. Nu, viens no tādiem paņēmieniem labiem, ko jūs nevēlaties atbildēt. Nu, tad redziet, kas notiek, ja tas nav jūsu pārmetums. Bet svešais, viņš sāk jums vēl vairāk uzbraukt. Lai izveidot tā saucamo upuru stāvokli. Nu, ka jūs sāksiet kaut ko skaidrot cilvēkam, ka viņš kaut ko pārpratis vai vēl kaut ko darīs. Kas tad šeit atnāk? Viens ir tāds, jā, kā pārbauda mūsu noturīgumam un mūsu viedumam šajā gadījumā. Noturīgumam, tieši noturīgumam. Un viedumam, ka mums jāzina savs ceļš. Tas nozīmē, kāpēc mēs darām kaut kādas lietas. Ko nedrīkst tikai darīt šajā atbildē? Jā, nedrīkst pieļaut agresiju. Un ar to ļoti uzmanīgi, smalki, tikai tāpēc, ka tajā teicējā varbūt arī ierakstīt mūsu agresiju. Tad viņš tā kā laiž no sākuma to pārmetumu, a pēc tam laiž mūsu agresiju. Var teikt, jāsapratu, paldies. Ko tad? Jāsapratu. Dažādi. Nē, dažādi tas ir. Pieņemsim, jums ņem interviju. Nu, tāds piemērs Pozneram. Ņem interviju. Viņam jautā, cik jums daudz mīļākās. Viņš pasmaida un saka, nu, ir lietas, kuras es neapspriežu nekad, nekur.
Un tālāk sāks uzbrauciens. Un kad sāks uzbrauciens, viņš to uzbraucienu ļoti mierīgi parāda, nu, kad mūsu saruna tā neizveidosies, jo tālāk jūs mēģināsiet man vēl kaut ko ieskaidrot. Bet mēs varam atgriezties pie mūsu intervijas pamata. Vēl viens ir tas saķetāts psihologs, un viņam ņēma interviju Sobčak. Un tur tāds arī lielisks moments. Es neredzēju visu interviju, bet to momentu, kad viņi saka, nu tad, ko jūs varētu pateikt par sievietēm? Viņš saka, sievietes sevi nesaprot. Un nekad nesapratīšu. Es sevi saprotu. Nu, ko jūs man stāstāt? Nu, nesaprotu. Nē, es esmu pārliecināts, viņš saka tā. Kā viņi tur seņi. Šūšana. Ko jūs vēlaties? Jūs taču vēlaties interviju ar mani. Nu, jūs varētu pajautāt, uzzināt, kāpēc, pieņemsim, sievietes nevar saprast, ko viņas vēlās. Kāpēc ir jūs tāds viedoklis? Un es tad jums pastāstītu. Vai jūs mēģināt ar mani cīnīties? Es esmu 50 gadus vecs vīrietis, kurš ir nobriedis, kuram ir dzīves pieredze, savs viedoklis, un viņš nemainīs viņus. Nu, un tālāk kaut kas vēl. Tātad, redziet, jā, tātad šis ir viens ir tas pārbaudījums, otrs ir ļoti korekta miedarbība. Nu, ja, piemēram, tā ir intervija. Jo sist pretīm nedrīkst, bet parādīt spēku drīkst. Un tas ir tas, kas šobrīd notiek. To mēs arī redzēsim darbībā. Līdz ar to dievišķais stiprina mūs, norūda, ja tā ņem. Pārējais ir divkosīgs. Mēģina mūs sadalīt. Un uz to arī var uzķerties. Un jautājums ir tāds, kaut ko jūs paši sev varat uzdot, kaut ko lasot vai kaut ko dzirdot, uz ko jūs, nu, teiksim tā, pievērsiet savu uzmanību, uz ko jūs uzķērāties. Svarīgi jautājums pievērst uzmanību. Nu, un ir ļoti interesantas lietas, uz kurām mēs varam tiešām uzķerties, bet arī tad, ja jūs uzķeraties, jums jāprot gūt baudu no šī stāvokļa. Nezinu, varbūt es stāstīju, varbūt ne. Bija tāds, nu tagad bija Stanley Kausa izcīņa, un Stanley Kausa izcīņā tur bija pēdējās spēles, un vienā no spēlēm es noteicu tās spēles rezultātu. Nu, kāds viņš bija? Nākošās spēles rezultātu es gandrīz vai noteicu, ielaidu 2 ripas tukšos vārtos, komandu, pa kuras līdzjūt. Un pēdējā spēles vidū es nosaku gala rezultātu, nu tā komanda, kur es gribēju, lai vinnē, kur rezultātā vinnēs, nosaka rezultātu, ar kādu viņi vinnēs. Un 2 reizes netrāpa tukšos vārtos. Un tad es sāku smaidīt par to, ka es Dievam pasaku, nu teiksim tā, es Dievam pasaku, kāds būs rezultāts. Un Dievs saka, man savu plānu. Jo tad, kad meistari tiešām met pa tukšiem vārtiem, pa gaisu, tā, ka nevar ripu noķert. Viņi tā kā nokrīt mums lejā. Vai otrais met, un ripa vienkārši tad, paskrien garām.
Kāpēc cits stāvoklis? Nu, lai nav tik liela starpība uzvarā, lai ir lielāka škrobe zaudētājiem. Nu, vienas ripas starpība vai vairāku ripu starpību. Nu, kad, protams, būs. Nu, ja vairāk ripu, tad tā kā, nu, zaudēja, jā. Kad viens rips. Jā, tad tā kā nepievilk, ja, un tālāk, bet es to redzu pēc tam. Un tas ir tas, ko Dievs mūsos veicina, jo viņam ir sava spēle. Un ja mēs tur iesaistamies, mūs vienmēr pārbauda uz kopjaunradu. Tad, jebkurā darbībā, kurā mēs iesaistamies, jāprot tātad ar sevi sarunāt. Tad nevis ar citu. Un sākumā ar sevi, pēc tam var ar citu. Tā kā tas ir tas interesantāk. Ja jūs interesē kaut kādi konkrēti notikumi, nu tādi notikumi, es jums parādīšu darbu ar avotu. Kā jūs to varat? Tātad esat jūs. Ir kaut kāds notikums, kurš nav, nu tā tieši ar jums saistīts, bet tā kā piesaist jūsu uzmanību. Viens no visvienkāršākiem paņēmieniem, kā ar to strādāt. Dinamisko koordinātu sistēmā. Spēka. Avota. Vieta. Spēka avota vieta. Kurš man ietekmē? Nu, ja kādam ir kaut kāds jautājums, mēs varam. Tad ir kaut kāds notikums, kurš nav tiešām veidā nav sasaistīts, bet pievērš uzmanību. Tie konkrēti notikumi. Plūsma? Nē, šajā gadījumā vienkārši skatāmies spēku vietu. Nu, ja būs plūsma, tas nozīmē dievišķies spēks. Pārējais ir jānovirz. Jo būs tikai punkts. Nē, te nav jābūt normām. Te vienkārši spēka avota vieta. Vienkārši paskatās no izsaka. Jā, un ko izdara? To vietu iztīra. Tur nav nekāda. Tur nav norma tīrība, tīrs vai plūsma. Tāpēc kā es noskaņojos, ko es tur meklēju. Tur vienkārši es meklēju spēka avota vietu. Un es to avotu aizveru ciet. Nu, tāpēc man bija jautājums, vai ir kāda situācija, kura jūs aizskar vai aizķer, bet nav tieši ar jums saistīta. Nav? Palestīnas karš. Palestīnas karš. Labi. Skatieties. Situācija. Austrumos, tos austrumos ir kaut kāds konflikts. Šī spēka avotvieta. Tur nebūs nekāds spēks, tur tikai būs punkts. Tā kā jums jāatrod tikai punkts. Nu, varbūt divi, bet viņš ir viens, tik un tā. Varbūt divi, pieņemsim, kā būliņi, ja, divi rādi. Nu, jā, tas varētu būt. Bet šeit nav, šajā matricā nav spēka forma. Ir tikai spēka avota vieta.
Un tagad ziniet, ka spēks jūs redz. Un spēks jūs ietekmē. Un jūs zinat spēka kvalitāti. Pēc tām sajūtām, kas jums rodas. Saprotiet? Un tā jūs atpazīstat jebkuru spēku pēc viņa kvalitātes. Nu, ja tas būtu, pieņemsim, ožas, tāds ožas treniņš, tad mums vajadzētu vienmēr atpazīt to, kas ir ožas līmenī. Nu, tad kurā vietā jūs redzat? Neuzvarīgais saka, tur pagājām. Tātad spēka atrašanās vieta tiešām, ja mēs viņu šādā veidā zīmējam, tad aptuveni šajā vietā. Tas ir, ja tā stūri uzzīmējam, gandrīz stūrī, tad varētu teikt šeit, jā. Tas ir aptuveni šeit. Ja tad nav apakšā, nav stūrī. Ja jūs atceraties, ka šeit ir lēmums, šeit ir plāns, šeit ir darbība, šeit ir rezultāts, tad tas ir saistīts ar kaut kādu plānošanu. Jūs redzat, ka tā ir labi saplānota darbība. Bija kārtīgi gatavojās pirms uzsākt. Kas? Kas kārtīgi gatavojās? Jautājums. Jau interesanti. Pareizi. Gatavoties var tikai tas, kam ir nauda. Varam Jautājums, kas dod naudu. Tās arī dod naudu, ja? Tam, kuram viņi ir. Naudu nevar iedot tas, kuram viņas nav. Tā kā var jebko tur domāt, un vēl vajag, lai ir neredzīgi. Tie, kas neredz, ka tādas lietas notiek. Tepat tās acu priekšā. Nu, iedomājamies, ka mums ir radari, ja? Un nezinu, kāpēc, kāpēc viņi izslēdz kaut kādā laika posmā, no tikiem līdz tikiem. Bet katru dienu citā laikā. Nu, kas saistīts, pieņemsim, ar tumsas iestāšanās momentu. Nu, lai būtu tas patiesāk, tad vēl uztais kaut kādas elektrības to svārstību. internetā atslēgšu. Jā. Internetā atslēgšana tā. Tātad redziet, kur ir avots. Vai tur ir upuru vieta? Blakus ir upuru vieta. Tātad šis spēks arī izraisīs liels upurs. Upuri, šis stūrs, pats stūrs, jā, tas ir upurs. Vēl upurs. Upurs stāvoklis. Tā kā tas ir diezgan tuvu, ir upuru vieta. Tad jautājums, kāpēc to nenosoda? Tas kādam ir izdarīgi. Tāpēc, ka tas bija plānots. Tikai tāpēc. Ja plānošanā būtu ieplānots arī nosodījums, tad arī valsts izteiktos. Tā kā mēs vienkārši redzam labi plānotas darbības rezultātu. Jautājums, vai ir konflikts?
Jautājums, vai ir konflikts? Jā. Jā, ir plāna realizācija. Un tas mūs ietekmē. Un kāda mūsu iekšējā sajūta no šī avota? Nu, jā. Kāds ir lozungs? Lai saprastu, kāds ir lozungs, tad jāpaskatās uz šo vietu. Uz pilnīgi pretēju. Tad kāds rezultāts ir? Augstāk par esamību, tas nozīmē kāds rezultāts? Cēlu rezultātu. Cēlu mērķu attīstību. Šajā gadījumā tas ir apkarot. Jā. Terorismu. Un līdz ar to jūs redziet, tikko plakāts apkarot terorismu, tad jūs pretējā līmenī redzat šī terorisma avotu. Tad jautājums, priekš kam vajadzīgs šitas terorisms? Lai risinātu visus miermīlīgos plānus. Un tad, ja kādu nogalina, tie ir teroristi. Tieši tie. Tāpēc darbs ar visu šo punktu izdzēst. Vienkārši. Un izšķīrīt. Ja es teiktu tā, vai es jums iesaku skatīties tādus notikumus, kā, pieņemsim, to Palestīnas-Izraēlas konfliktu, es teiktu tā, vieni neskatieties. Nu jā, vienatnē. Tikai tāpēc, ka šīs konflikts var neietekmēt jūs līdz tam, kamēr jūs nepaskatāties. Jābūt ļoti spēcīgai, uztrenētai iekšēji sajūtai, strādājot ar tādām lietām. Bet kas mūs var ietekmēt? Kas tur staķis? Jā, kaut kas tur ar staķis notiek. Staķis pārvācās uz Eiropu. Rīgā gaisu vairs nejauks. Skatīsimies to līdz. Ko jauks Rīgā? Tas ir staķis. Kā tu nezini? Tu taču tā, tas taču.